Čīlē man asociējās ar valsti, kas ir Dienvidamerikā un kas ir tāda ļoti, ļoti gara izstiepa. Čīle man laikam bija tas, kas man asociējās uzreiz ar Patagoniju. Es zinu, ka ir Patagonijas jaciņas, Patagonijas brenda drēbes. Vispār apģērbi nāk no Kalifornijas, tā kā viņi nenāk no Patagonijas. Kapteiņa Granta bērni, tas ir tas, kas man ir liekas Patagonija. Tas ir tas, ar ko man vienmēr asociējās Patagonija, ar tādu ļoti, ļoti nomaļu vietu. Uz Čīli pirms atbrauca Rihards un Miķelis, mēs aizlidojām ar sievu ātrāk. Mēs ar Rihardu lidojām dažas dienas vēlāk. Tad mums bija viena diena Santiago galvaspilsētā, kur mēs ātri kaut ko apstājāmies. Un tad jau vakarā satikām lidostā Annu un Rolandu, un mēs lidojam uz Puntarenas. Plāns bija gaužām vienkārši aizlidot līdz Puntarenas, pirmā nakts Puntarenas, jo mēs ielidojam vēlu vakarā, tad iziet mašīnu, ar mašīnu pāri līdz Torres del Paine Nacionālajam parkam. Tur mums ir viesnīca, tur mēs pavadām 3 dienas, tad atpakaļ uz Puntarenas un prom. Pirmais iespējas jau bija diezgan baiss, ka mēs atbraucām naktī, ir nenormāli augsts, pūš vējš. Tāda sajūta, ka mēs esam kaut kur. Mums izstījās kā nu kuram. Dažam likās, ka tā ir Krievija, daži sprieda par Kanādu, bet tāda mazas mājiņas, nekurien vējš. Jūra, nē, tā nav jūra, tas ir Magelāna šaurums pie Puntarenas, kas ir ļoti vējains un vispār ir ļoti vējains. Tas ir tas, kas ar to vietu asociējās. Mūsu komandā ir Miķelis, kurš, protams, ir atradis visus vrakus, ko var ieraudzīt mūsu ceļā. Līdz ar to nebija pārsteigums, ka mēs sākām, man liekas, ka tas bija pirmais mūsu apskates objekts. Mēs apskatījāmies kuģa vraku, kas bija ļoti tuvu krastam. Viena no lietām, ko mēs tiešām gribējām redzēt, bija pingvīni. Un tur ir tā Magdalēnas sala, uz kuras ir tā pingvīnu kolonija. Pingvīns mēs diemžēl neredzējām, jo mēs bijām atbraukuši 2 dienas pirms sezonas sākuma. Un pingvīni pārojās. Mēs viņus nevarējām vēl skatīt. Vai nu pārojās, vai dzemdēja. Nevarēja saprast no viņiem. Izbraucot jau no tās Puntarenas laukā, principā, ik uz soļa parādījās skaisti skati. Sākumā ir vienkārši liels līdzinums un ceļš vienkārši iet taisni līdz horizontam ar dažiem līkumiem. Pasaules malas sajūta, pilnīgi neapdzīvotībā, bez kokiem, bez dabas mūsu izpratnē ar kaut kādu pilnīgi citu faunu. Es nezināju, ka tur ir flamingo, bet es arī nebiju par to domājis, vai tur ir flamingo. Bet smuka bilde sanāca. Patagonijā viss ir otrādi. Mums sākās ziema, viņiem tagad ir pavasars. Nevelti cilvēki brauc tik tālu, lai tiktu uz to parku, un nevelti katram ārzemju turistam pajautājot, kas ir bijis Čīles Patagonijā, kur jābrauc, visi sauc vienu to pašu vietu – Torres del Paine. Tā sajūta tāda interesanta, kad tu gatavojies, tu kaut ko skaties, meklē, tur googlē kaut kādas bildes, tur liec kaut kādas street filmu, skaties, kur kas ir, un tad tu nonāc tajā vietā, un tad mazliet seriāls sajūta, ka tas, ko tu esi meklējis, un tu pēkšņi tur stāvi. Daba ir tāda iespaidīga, spēcīga, ka tas ir tāds maziņš cilvēciņš. Mēs apmetāmies viesnīcā, Hotel del Paine. Tas nav tā kā sāpņu viesnīca, tas ir senais indiāņu nosaukums, tā kā Paine nozīmē tā kā zils, un tas vispār Torres del Paine. Torres ir spāniski torņi, un del Paine ir tā kā seno indiāņu tā kā vārds zilam, tā kā zilo torņu parks, tā varētu saukt to parku.
Pirmajā dienā mēs uzreiz gribējām, iesim paši grūtāk to taku uz 3 torņiem. Brauciens ar mašīnu, paredzēta 1,5 stunda, bet kopā, man liekas, mēs braucām kādas 2 stundas. Tas mums paņēma daudz laika, bet mēs toties arī diezgan daudz apstājāmies un redzējām dažādas vietas no dažādiem skatu leņķiem. Es jums gribēju, draugi, parādīt šo te skaisto tiltu, kā mēs pārbraucam. Nemāk filmēt. Bet šīties... Tu nemāk filmēt vienkārši. Jāfilmēs normāli. Skaties, kā jāfilmē. Pasties nākamo kadru, jā? Labi. Visā tajā parkā, man liekas, ka tas ir pats tas hiking, tā trase ar galamērķi 3 torņi. Bet sākums mums bija diezgan interesants. Mēs izkāpām laukā, iegājām iekšā, tur tāds infobirojs. Tad tur no sākuma bija tāda akmeņaina taciņa smuka, pa kur mēs gājām, un tad vienā brīdī, bet kādam bija ideja raujam pa taisno, ķipa, te nebūs. Tad kaut kā mēs tur apmaldījāmies. Īstenībā, man liekas, Anna pirmā teica, ejam pa ceļu, ko mēs tur... Tur vēl zinātnieki vēl strīdās, kurš ir vainīgs pie tā. Un tad mēs sākām beidzot iet, tāpēc mēs šeit esam atbraukuši, lai mēs sāktu iet pa šo taku. Tas rīts bija vispār tāds diezgan kriukšķīgs, un tas ceļš viss bija savs, foršs tāds. Nebija baigā augsts, bija kaut kādos brīžos vējiņš uznāca. Man kalnos patīk tas, ka visas tās ainavas ir tā kā iespaidīgas. Tu redzi tālu, un tas viss mērogs pret tevi kā cilvēki ir nesalīdzināms. Un, lai ko tu ēstu tādā pārgājienā, jebkuras viesmaiņas būs 100 reizes garšīgāk nekā mājās viesmaiņas virtuvē. Un tad pēc pusdienām uz takas jau sāka parādīties sniegs. Un man un vēl dažiem diezgan slideni. Un tad jau tādas aizdomas radās, ka vai tiešām augšā varēs tā visur iziet. 2 pārīši gāja atpakaļ bez tām naglām. Un, man kaut kāds iekšā mazs vēlniņš dīdīja par to, ka kaut kāda sūda varētu sanākt. Tad tikšanās ar Rangeru mums bija tāds diezgan liels aplausiens. Ja mums sākumā likās, ka mēs ar viņu visu sarunāsim, tad, protams, sarunas gaitā mēs sapratām, ka sarunāt mēs neko nevarēsim. Torres del Paine Nacionālajā parkā ir rangeri. Viņi ir lejā, iebraucot un vēl viskur. Un tad mēs satikām arī rangeri, kurš stāvēja vienkārši uz takas un teica, tālāk jūs iet nevarat, jo jums nav naglu kurpes. Un tad Rolands ieslēdz mikrofonu. Nebija forši, ka tu tik ilgi kāpi, jo mēs uzkāpām šķiet kādās 2,5 vai 3 stundās to pirmo ceļu, un tev paliek kāda 1,5 stunda, un tad pēkšņi viens čuvaks parādās un saka, tālāk tu nevari iet. Rolands ir dusmīgs. Brauksim meklēt citas piedzīvojumus. Un tad, protams, ka vienā brīdī, tev tā kā kāpjot lejā, tu izdomā, ka vajag kaut kādu, nevajag šķiet pa tiltiņu, vajag izdomāt kaut kādu action bišķiņu. Un tā upe izskatījās ļoti, pa gabalu izskatījās, ka tur var, jebkurā vietā mierīgi pārlikt pa akmeņiem. Es jau uzreiz teicu, ka mēs netiksim viņai pāri. Bet, ja vajadzēja, tad vajadzēja. Mēs viņai būtu pārgājuši pāri. Novelt zeķītes, zābaciņas un pārēj. Un tā mēs gar upi dabūjām iet uz augšu, kamēr nonācām līdz tiltam. Kas tas par pārgājienu, kas tas par piedzīvojumu, ja nav izaicinājumi? Tā kā mēs nesasniedzām augšu, bet tik un tā tās sajūtas bija labas, jo mēs gājām pa kalnu taku Patagonijā. Un tas bija, man liekas, vairāk tāds, pēc tās vilšanās, ka mums vajag kaut ko smuku ieraudzīt, vienkārši pa ceļam atpakaļ, lai tā diena noslēgtos forši. Un mēs apstājāmies pie ūdenskrituma. Mirador Salto del Grande ūdenskritums principā viņš savieno vienu ezeru, kas ir augstāk, ar otru ezeru, kas ir zemāk, un vienkārši pārtek ūdens. Tur uz pēcpusdienu purināja, ja tur tā kā ir sāpīti galvā, tas vējš tur izpurina tā, ka tur nekas vairs nav. Tāds vējš kādu laiku nebija redzēts. Pūta tā, ka tu stāvi slīpi un tu turies un pūš visur.
Vai tad, kad tu patiesībā kāp tajos kalnos, tad tu saproti, cik viņi ir augsti un stāvi, jo no lejas tev neliekās, ka viņi ir varbūt tik augstu, bet jo tu viņus redz visu laiku, un tu it kā brauc tuvāk, un tad, kad tev liekas, nu es esmu klāt, tad saproti, ka nē, nu vēl kādu pāris kilometri pa taku, un tikai tad tu varbūt būsi klāt. Otrā dienā mums bija plāns, ka mēs laidīsim tur tā un šitā un pa turienu, un tad mēs vakarā secinājām, ka nekur mēs nevaram aizlaist, jo vienkārši neiet kuģīši. Sezona ir tikko sākusies vai vēl pat nav sākusies. Tad, ja mēs aizbraucam ar vienu kuģīti, mēs tajā pašā dienā atpakaļ netiekam. Tur sākās tāds, ka mums nācās izdomāt maršrutu, kur mēs varam aizbraukt ar mašīnu, kas varbūt nav viens no tiem 3 top maršrutiem, kas ir parkā. Un tā bija mūsu nesagatavošanās darbam vai braucienam. Viena no manām lietām, ko es īstenībā sagaidīju no Patagonijas, bija ieraudzīt kondoru. Pēkšņi ceļa malā bija tāds putnu bariņš, un turpat netālu arī viena zebieksta vai kaut kāds, nezinu, zirgs vai vienalga kaut kāds līķīts tur mētājās, un tad tie izrādījās kondori, jā. Viņi bija diezgan eleganti. Melnos kostīmos, baltas apaklītes, viņi nemaz neizskatījās tādi kondori, tā kā es biju iedomājies. Bet es redzēju kondors, un tas bija vienkārši check done. Skaisti. Otrās dienas plāns bija iet pa skaistu taku gar ezeru, kur mēs tos slavenos 3 torņus redzēsim no citas perspektīvas. Tā kā mēs iepriekšējā dienā nenonācām pie tie 3 torņiem, kur augšā bija jābūt tam ezeram, kur atspīd, tad mums ieteica, ka jābrauc uz šo ezeru, un mēs dabūsim aptuveni to pašu skatu. Un tieši tā, ezers, kurā atspīd šie 3 torņi. Metām vardītes. Rols uzvarēja, laikam, man liekas. Viņam sanāca labāk. Vismaz Miķels tā nosprieda, bet es neesmu pārliecināts. Man liekas, ka viņš nesaskaitīja vienkārši. Šo taku, kur mēs sākām iet, izskatās, ka neviens šogad vēl īsti nebija gājis, tāpēc viņi varbūt nebija izstaigāti, un tad likās, ka mēs varbūt ejam nepareizi, bet mēs gājām pareizi. Un atkal augšā sākās sniegs takā, un mums bija šoreiz kāpšļi, un mēs viņus uzlikām un tiešām arī izmantojām. Tādā vieglā pastaigā, bet tāds bija arī, laikam, mums kaut kādā iepriekšējā vakarā izdomātais mērķis, ka lai tas nebūtu pārāk sarežģīti un nogurdinoši, ka mēs paņemsim kaut ko bišķi vieglāk. Pati braukšanas no vietas uz vietas parku īstenībā ir arī baudāms process, jo tu brauc un tev ainava mainās, ir ezeri, ir kalni, ir dzīvnieki un viss kas. Dažkārt mēs nobraucam no vienas vietas līdz otras vietai, kas laika ziņā ir tas pats, kas braukt no Rīgas līdz Liepājai, bet tu nejūti, ka tas laiks paiet, jo vienkārši tu visu laiku redzi kaut ko jaunu. Vienmēr sakot, apstājāmies pie ūdenskrituma, kas pa gabalu izskatījās vienkārši satriecoši. Atkal jau tur bija zils ūdens, kaskādas, ļoti skaisti. Un tad mēs izdomājām, ka tā būs vieta, kur mēs varam paēst pusdienas. Kaskāda del Pein, jeb zilais ūdenskritums, apskatījāmies un uzēdām arī pusdienas. Labi, ka bija Rihards, kurš sagrieza desiņas un bija smalki. Lietas, ko mēs bijām paņēmuši līdzi, bija vienkāršas, bet tajā pašā laikā, protams, tajā konkrētajā mirklī tas viss liekas super garšīgs. Un tev pa gabalu liekas, tur viss tā mierīgi. Un tad, kad tu pienāc klāt līdz maliņai, vai nostājies uz tā akmens, vai pie tā ūdens, saproti, cik liels spēks tajā dabā tur ir. Un tieši mēs ejam, un tā kā krastā stāv baļķītas upes, viņš pilnīgi uzprasījās. Mēs viņu ielaidām. No malas bija ļoti interesanti vērot, kā 3 pieauguši vīrieši
plaudē un lēkā un skrien pakaļ baļķīti un sauc viens otru un sajūsmā viens otram stāsta, kā tad baļķītis ir aizgājis un izdara spriedums, kā tad baļķīs ies nākotnē. Viens mazs baļķītis spēja vienkārši uzjundīt mašīnā vētru. Jā, tik daudz pozitīvu emociju. Tad mēs piebraucam pie Mirador del Condor takas. Mēs gribējām šodien vēl vienu taku, un tur bija ērglis. Vienkārši bija ērglis. Apsties, kas mums te ir ciemos atnācis? Ērglis. Nē, nu tik tuvu putnam es nebiju bijis, bet viņš droši vien, ka bija satraumēts, tāpēc arī mēs varējām viņam tik tuvu pieiet. Bet tur bija atkal pasakains skaisti uz visām pusēm. Tur pavēries, un uz vienu pusi ir tie paši atkal Torres del Paine, un uz otru pusi ir kaut kas dīvains izdedzis ar ūdens krātuvītēm, kaut kādām mistiskām. Tas bija foršs kāpiens. Koki īstenībā diezgan seriāli. Sākumā mēs nevarējām saprast, kas tas ir, un vai tas ir kaut kas dabīgs, vai kāpēc viņi tādi ir. Jo pie mums tāda koka nav, un mēs nezinām, kāda viņi dabīgi ir dabā. Jā, parkā ir bijuši 2 lieli ugunsgrēki pēdējo 20 gadu laikā, kas ir izdedzinājuši ļoti lielu parka platību. Un ņemot vērā laikapstākļus, ņemot vērā lielo vēju, šādu ugunsgrēku ierobežošana ir praktiski neiespējama. Te mēs uztaisījām vienkārši iespaidīgu kodbildi ar iespaidīgu fonu. Rihards palīdzēja citiem arī uztaisīt kodbildes. Mirador Condor, tas man arī būs vēl viens, kas man palika atmiņā, jo tā bija virsotne, ko mēs sasniedzām. Tā kā tas bija arī izdarīts. Gaisma, saule un stundas un maiņas, kā tā saule staigā, ļoti maina to bildi. Principā, ja tu stādētu vienā vietā, tu katru stundu redzētu citu bildi. Tev ir tāda lieta, ka te nav neviena benzīna tanka, un benzīns ir vienkārši jāpērk no cilvēkiem. Tuvākā vieta laikam bija tā pilsēta, kas bija kaut kādas cik stundas jābrauc līdz viņai, lai dabūtu degvielu. Un, protams, kad vietējie naskie biznesmeņi ir sarūpējuši kannās degvielu pa dubultu cenu tirgu. Darīts. Varam atkal gāzēt. Viesnīcā mēs bijām gandrīz vienīgie. Viesnīca bija tukša, jo viesnīcā, bija, kā viņi teica, sezona vēl nav sākusies. Un uz mums 8 viesiem apkalpojušais personāls bija apmēram tikpat. Vislabāk viesnīcā man patīk tas, ka es savu gultu pieliku tieši pie loga, un es varēju redzēt visus kalnus. Pats pārsteigums bija vakarā. Mums bija viesnīcā vakariņas, un pēkšņi mums pasniedz to māsītes, nevis lamu, bet nosaukums cits. Guanako, tā sauc šos dzīvniekus, kas ir māsītes lamam. Tas noteikti ir ēdiens, kas atstāja atmiņas par Čīli, jo nekur citur lamas neesmu ēdis, un katra nākamā reize vairs nebūs pirmā reize. Visvairāk par to bija sašutuši bērni, kad mēs atsūtījām bildīti ar lamiņu, un tad mēs atsūtījām bildīti ar lamiņas steiku. Tad 3. diena ir pēdējā diena Nacionālajā parkā, tāpēc mēs nolēmām doties skatīties šļūdoni. Lai nokļūtu uz šļūdoni, ir jābrauc ar kuģīti pa Mirador del Greja, pelēkais spoguļu ezers, tā viņu varētu saukt tulkojumā. Tas ezers ir pelēks, un ezeram apakšā ir konkrēts iezis, kas to ezera krāsu dara pelēku. Līdz kuģītim bija jāiet minūtes 20 pa grantainu
krastu, jo tā ir tuvākā vieta, kur kuģītis var piebraukt. Kuģītis bija organizēts labi. Interesants fakts bija tas, ka uz kuģīša mums deva dzērienus, kur ledus bija no ledāju ledus. Tas maksāja $100 no cilvēka, un mēs tā kā visi 3 čaļi. $100. Iekšēji, protams, ka es nožēloju, ka tā kā mēs to neizdarījām. Es vairāk tagad domāju par to, ka forši mēs izstaigājām tur to salu. Mēs redzējām diezgan smuki arī no salas visu kaut ko. Ok, varbūt tas kokteilīts ar to ledāja ledu būtu bijis tāds, kas atkal paliek atmiņā un spilgtāk paliek atmiņā, bet tā. Varbūt bišķiņ nožēlos. Mums bija ļoti labs pārgājiens pa salu, kas ir ezera vidū. Mēs tālumā redzējām to šļūdoni, mēs redzējām zilos ledus gabalus ezerā peldošos. Un, protams, kad Anna atbrauca atpakaļ un rādīja bildes, bija tā, ka mazliet vai varbūt tomēr vajadzētu braukt. Žēl puikām, ka viņi nožmiedzās. Mūsu ceļojums beidzās atpakaļ, atgriežoties Punta Arenas. Braucot atpakaļ, neviens vairs nekur nestājās. Viss jau ir redzēts. Tās lamas uz ceļa vairs vispār nevienā acī. Un tie lauki, nekas tu to visas jau redzējis. Atpakaļ tas ceļš bija daudzreiz ātrāks. Daudzreiz ātrāks. Es jau, kad skatījos, kas ir Punta Arenas, es redzēju, ka tur ir vēsturisko kuģu replikas muzejs. Tā kā Punta Arenas vispār ir Magellāna šauruma krastā, tad tur bija Magellāna kuģa replika, tur bija Bīgla kuģa replika, uz kura Darvins ir pavadījis kādu laiku šajā vietā. Diemžēl muzejs bija aizslēgts. Mēs trāpījām pēc darba laika. Rols ar Annu iečakojās savā viesnīcā, kas bija, viņi neko baigi laikam tur nebija gaidījuši, bet izrādījās ļoti forša viesnīciņa. Viņi paliek viesnīcā, mums vajadzēja doties atpakaļ uz Santiago. Miķelim vajadzēja nākamā dienā sākt strādāt. Man savukārt bija viena diena Santiago. Un tad Anna Rola palika viesnīcā vēl to nakti. Pēdējā dienā mēs ar Annu aizbraucām uz bet uz Dienvidamerikas malu, uz galu. Bet aizgājām līdz galam, bijām kontinenta galā, tālākajā stūrī. Protams, mēs secinājām, ka izrādās īstais punkts ir pāris kilometrus tālāk, bet vienalga mēs paliekam pie tā, ka mēs esam aizgājuši līdz Dienvidamerikas galējam dienvidu punktam Sauszemē. Tās 4 dienas bija, man liekas, ka tieši konkrētajā tajā parkā bija diezgan pietiekami. Jo mēs to kalnu apskatījām, man liekas, no visām pusēm. Gandrīz no visām pusēm. Iespējams, ka es gribētu atgriezties, bet es noteikti tad jau gribētu atgriezties ar konkrētu mērķi, darīt kaut ko konkrētu, iepriekš izpētīt virsotnes, izpētīt maršrutus. Un jau ar konkrētu mērķi iet maršrutu A vai iet maršrutu B. Tas ir tāds izlūk gājiens. 4 dienas noteikti nav pietiekami. Es teiktu, nedēļa ir minimums. Brauciet, bet izpētiet visu un 2 reizes pārliecināties. Jo, ja jūs nonāksiet tur jau galā, nevienmēr varēs kaut ko sarganizēt, ja jūs nebūsiet jau to iepriekš sarganizēt.